Lielākoties esam raduši runāt par dzērvenēm uzturā, jo šo ogu labās īpašības svešas nebija arī mūsu senčiem. Bet šodien palūkosimies, kādu pielietojumu dzērvenes radušas skaistumkopšanā. Dzērvenes mēs pielietojam skaistumkopšanā, jo viņas mums ir ar pretiekaistuma darbību, viņās ir ļoti daudz antioksidantu, viņās ir daudz B grupas vitamīnu, C grupas vitamīnu. Lielās kosmētikas kompānijas arī izmanto dzērvenes skaistumkopšanas līdzekļu ražošanā. Un tie noteikti ir eko produkti, bioloģiskie produkti un vispār cilvēkiem, kas domā zaļi. Bet tagad gan ir pienācis laiks palūkoties, ko mēs varam pagatavot paši, izmantojot dzērvenes, jo, kā izrādās, dzērvenes sejas maskās var izmantot jebkuras ādas kopšanai. Galvenais to pagatavošanā pareizi izvēlēties pārējās sastāvdaļas. Tagad mēs gatavosim atjaunojošo sejas masku sausai un jūtīgai sejas ādai. Liekam 2 ēdamkarotes dzērvenes. Saspiežam 1 tejkaroti medu. Medus arī satur ļoti daudz vitamīnus, mikroelementus, un tātad mēs pabrosim un atjaunosim ādu. Trešā sastāvdaļa mums ir olīveļļa, 1 ēdamkarote. Maska būtu mājās vēlams likt 2 reizes nedēļā un mēnesi, lai būtu tāds noturīgāks, ilgnoturīgāks efekts. Bet ja mēs zinām, ka mums ir jādodas uz pasākumu vakarā, droši masku varam likt stundu pirms došanās ārā no mājas. Redzams efekts būs tūlīt, tāpēc, ka visas sastāvdaļas ir bioloģiski aktīvas. Dzīvā šūna ar dzīvo ogu, dzīvo medu un dzīvo olīveļļu iedarbosies ļoti ātri un acīm redzami. Jebkura mājassaimniece veicot virtuvē mājas darbus, ir darbi, kur mums paliek diezgan tumšas un netīras rokas un tumši ienaģi. Līdz ar to mēs dzērvenītes varam izmantot kā attīrīšanas līdzekli, jo tur ir ļoti daudz C vitamīnu, vienkārši saspaidot dzērvenes rokā un vienkārši masējošām kustībām attīram un minūtītes 3–4. Nepieciešamās sastāvdaļas: 1 ēdamkaroti dzērvenes, 1 ēdamkaroti skābā krēma un olas, 1 dzeltenums. Visiem ādas tipiem jau būs barojoši tieši ziemai, augstum un vējai un laikam rudenim, lai mums āda būtu pabarota, jo arī ļoti labi tiks atjaunot ādiņu. Āda paņem no maskas ar dzērvenēm tik, cik tas viņai nepieciešams šajā brīdī. Tik, cik šūnas mums būs bojāts un tik, cik mums ir jāatjauno. Un tas ir individuāli. Dzērveņu maska labi noder gadījumos, kad nepieciešams sejas ovāla liftings, tonizēšana, poru sašaurināšana, kā arī iekaisuma gadījumos, un lai atbrīvotos no potītēm un izsitumiem.